Tas ir tautinieks, tad tautinieks atražo, kā tu pareizi teici, tad atbrauc čompa salīdzinoši neliela nauda. Atbrauc apskatīties pārējie. Tad tiklīdz, kā sāk sarežģīt tehniskos noteikumus un pateikt šo sporta veidu dārgu, ja? Nu aiziet kaut kādi baigie sadalījumi pa klasēm, turklāt, kā es saprotu, teiksim, viņi arī kaut kādos laika gaitā vēl tur pamainās, ja? Kas ir saprotam šai auditorijai, kas šeit sēž orientēju ar 20-30 cilvēkiem, bet kas totāli būs nesaprotams kādam, kas piekdien ir atbraucis uz treniņu, kuram tas patīk, kuram patīk atmosfēra, kuram patīk piedalīt. Bet tehniski, šeit, es neredzu nekādu sakaru ar tehniskajiem noteikumiem. Tehniskie noteikumi varbūt kādam var nepatikt tādam cilvēkam, kad brauc centām sekundēm, kad tev prasās tās dugas, viss pārējais. Tāda mašīna nav daudz, teiksim. Nē, bet to jau tas stāv. Neiet jau runa pa mērķa auditoriju par to, kad lai no malas cilvēks. Jā. Tika pieminēts par tehniskajiem noteikumiem, ka tas arī varētu būt kā klubšanas apmērs. Jāsāk lasīt. Protams, ka ir jābūt kaut kādai elites grupai sportistiem, uz ko tiekties, bet ja jūs gribat piesaistīt jaunus dalībniekus, nevis padzīt viņus nost, tad pa minimumu ir jābūt skaidriem tehniskiem noteikumiem. Kaut kur, nezinu, pilnīgi obligātā kārtā nodrošināmiem publicējumiem, no atrunāja, kas notiek tad, ja cilvēks vai nu nav saprats, vai nu grib piedalīties pirmoreiz šajā pasākumā. Tā attieksme jau ir kāda. Cilvēks atbrauc uz to pasākumu, vēl te ir kaut kāda licence, te vēl ir kaut kāda tehniskie noteikumi, pa visu to sūdzību man vēl jāmaksā kaut kāda lata, viņš aizbrauc prom. Es neredzu, vienkārši atbildu savam jautājumam. Es prasīju konkrēti par tehniskiem noteikumiem, nevis par licencēm, lapu, organizēšanu. Tas jau summējās kopā, ja visi saprot. Kontekstā nevar izvērtēt katru lietu individuāli. Ja Raimonds sapulces sākumā dziļāk uzsumā saka, kam piesaistīt dalībnieku, es mēģinu skaidrot, kur ir tie punkti, kurus vajadzētu risināt, kārtot vai mainīt, lai cilvēki būtu vairāk. Labi, skaidrs. Un viņš nav viens, viņi ir kopsakarā vairāk. Jā, man ir ielas mašīna kupē. Es braucu zem sekundēm, man pieprasa būri likt iekšā, es reāli viņu nevaru, tad aizbraucu uz ielas klasi braucu. Nē, nu tas jā, bet tā mašīna ir ātri, tie noteikumi par būrēm, to neesam mēs izgudrojuši. Nē, nu jā, bet... Starptautiskais FIA, jā, jo tiešām... Nu, bet es pēc tam aizbraucu uz ielas klasi. Es pats teiktu, nu tev tiešām tev autiņš ir ātrs, ja tev 400 metros ir 200 km/h, nu nedod Dievs tev plīst riepa. Nē, nu jā, saprotu. Ir bēdīgi, jā, tu liec uz mutes viņu. Nē, nu, bet man viņai viss tehniskā, viss kārtībā, es varu piedalīties ielas mašīnā. Reāli es sanāks, man pateiks, pat nākamā gada es braukšu, nu pirmā atklāšanā. Man pateiks ielās būru un es vairs nebraukšu. Finansiāli neielikšu viņu 100%. Es domāju, ka ielās tur nevarēs, jo... Nu, pēc idejas... Noteikums ierobežojums visas laiks, tad arī nesanāks. Tev vai neaizvās, vai lietas būra, vai... Finansiāli nevar viņu ielikt, tas ir... Brauks uz tā labākā mašīnā bez būra un ja kaut kas notiek, kurš atbild. Tev jau nevajag būru, tev vajag tikai to stienu vienu, to rolu, kaut kādu stienu. Vienīgi tā kā pētājums, tas ir nav bišķi nepareizi. Tā bija pašā sākumā. Tas jau bija. Bet tur jau pats viņu nevar. To būru jau pats nevar ielikt, tur vajag licencēt vai kas tur. Homologācija varbūt nojaukt. Tev ir jābūt homoloģētai termiņi. Varbūt, ka termiņš, bet viņai ir jābūt. Pats var ielapēt. Jo pēc nolikumiem es lasu nolikumu, tad Dragreiz nolikumā vēl ir saglabājies punkts, kas tā dota karocei. Šajā gadā vēl tāds tur bija. Nu tad, ja jau mēs tik tālu esam aizrunājušies, neesmu slikta egli, tad varbūt vajag arī kaut kāds tehnisks. Kādā kontekstā tu tagad to saki, tas man ir jāpārliecinās. Nē, galta beigās no chronometrāža acīm redzot ir kritērijas, cik viņi ir precīzi vai nav precīzi. Tā iet runa par to, ka cilvēkiem vajag izdrukas, iet runa par to, ka vajag tos reakcijas laikus, kas vēl par 60 parāds. Jums pēdējā bija nepareizi, bija kļūdas te pēdējā vicēnieku, ko jūs darījāt, kvalifikācijas sēdījāt kopā, reakcijas laika, distances laika. Jā. Tas ir nepareizi. Jā, būtu tīrēm laikam. Nē, bet tiem noteikumiem arī kaut kur jābūt saprotam. Jā, to vajag atrakstīt, bet visur citur ir tā, vienīgi pirmtais, kāpēc otrādi. Jā, nē, es saku, kāpēc es to jautājumu uzdevu, jo es pa sezonas laiku mēģināju kaut kur saprotamā veidā izlasīt prasības pret, tad
vienīgais, kas ir rakstīts, ir elektroniski laika iekārta, kā viņa darbina Dievs vien ziņa, jo, teiksim, visos normālos sporta veidos iekārtas ir homologēts, tāpat kā kivers ir homologēts, tā arī viss taimings ir homologēts, ja. Un te izskanēja kaut kāds zinām pārmetam, pieņemam kritiku, bet mēs esam gatavi šo jautājumu risināt, lai arī šīs iekārtas visas būs homologētas. Mēs esam gatavi risināt šo jautājumu un iesakam nākošais nemeklēt, vienkārši internetā piezvanīt, ja tāda radusies problēma, varbūt ir kaut kas mūsu rīcībā, nav izdarīts līdz galam noteikumos un tā tālāk. Pazvan, sarunājam, ieliksim, izdarīsim tā tālāk. Ja, bet līdz nākošajai sezonai ir daudz laika. Tieši tā, bet... Viss nav jautājumu vairāk. Nākotnē visiem to saka, kad ja ir kaut kas nevis sēdēt mājās un teikt, cik tur ir slikti izdarīts, bet nākt ar priekšlikumiem un risināsim un darīsim. Vai būtu visiem labāk. Tiek taisīts jau pašiem sev. Jā, tāpēc jau mēs esam. Nevajag meklēt citā upes, bet man liekas labāk kaut kā, ieteikt savus kaut kāds ierosinājums, lai tas viss progresē. Iesakām, mēs sakam, jūs uzrakstiet homologēto iekārtu sarakstu, kādam ir jābūt laika skaitīšanā. Pa eglēm runājot tieši, jā? Jā, arī par jā, mēs varam pieprasīt homologēto egli. Latvijā neviens tādu nav nopirkt. Es domāju, ka cilvēku laikā nenopirkt. Tādu var nopirkt. Bet viņš ražot, cik es zinu, tikai Amerikā. Viņi maksā labu naudu. 15 jā, tieši tā, Nē, jā, bet... Tā mums taču galvā. Nē, kritika bija pēgla, tāpēc es te... Nē, kritika bija pēgla, tāpēc es to jautāju pašai. Kā kaut kāds ir bijis, pretenzijas no viņa puses, ko viņš ir tā kā ievērojis par pēdējo posmu. Nē, bet taisni tāpēc, bet tās pretenzijas var rasties un viņas var būt arī objektīvas un mēs viņas noteikti labosim, bet es gribēju norādīt to, ka vienkārši noteikumi nav. Un tāpēc vienkārši mums ir jāsaka kopumā, par tām lietām, kas mums katram tieši tā. Radīsim konkrētu kopsaucēju par to visu. Bet tā ego, tad jāms kaut novēdīgs, mums ir kaut kāds no laikam jābūt un tā tālāk. Nē, tas ir tās prasības, kas pirmkārt notiek arī Baltijā kopumā. Tas varbūt nezinu par Lietuvu, bet Igaunijā tas noteikti ir tās lietas, mēs pārsvarā skatāmies, kas notiek Igaunijā un mēģinām līdzināties viņam, lai kopīgi varbūt arī būtu kādreiz varbūt Baltijas čempionāts. Bet arī pārsētum salīdzināsim. Tad tiešām neviens nebrauks. Tāpēc, kad nav tādas naudas, lai tādas mašīnas uzsprāst. Varbūt būs vēl mazāk, bet būs mums profesionāli. Bet viņi varbūt, mums ir plānā tā, ka viņi arī tie puiši ir arī driftā un ar viņiem runāt ir iespējams un ir doma, ka varbūt viņi varētu drīzāk līdzināties mums un mēs varbūt nedaudz pamainamies arī uz viņu pusi un tad kopsauc arī atrast, bet principā es domāju, ka uz nākošu gadu mums nav jāturpina tā kā ir un jāizveido tā drīz izaicinājuma klāsts un varētu būt uz labo. Būs šodien atnākt Nākošais gadu būs komandas. Bija šogad, bet neviens nepiedalījās. Pārāk dārgi. Mums liek komandas. Vēl dubultā. Iekļaut to var, jebkurā gadījumā tas var palikt. Jāmājas, tas tā ideja tā komanda. Es nezinu, es domāju, ka nav īpaši vajadzīgs no komandām iespējams. Ja vispār taisa, tad varbūt kaut kā savādāk viņi varētu. Ieteikums? Nē, vienkārši. Man liekas, apbalvoja pirmo tikai, arī 3 apbalvoja. Taisīt ražotāji komandas, visi pret audiču uz netiktu. Nākamais Kādi jautājumi? Ir arī driftā tā paša ideja, bet pagaidām man nav nekāds komandas. Vienkārši tas mēs esam tagad pagaidām tapšanas stadijā par to un domāju pieredzi nākt ar laiku un ieteikumu arī. Bet ko tad mēs konkrēti darām? Mēs samaksājam par komandu un kas rezultātā? Ir tur noteikums, kad ir jābūt ir noteikums, ka minimums ir 3 komandas. Tās arī 3 tad atbalvot, ja viņi būs 3. Ja ir viena, tad nav no tevis neviens. Mēs pagājušajā gadā gribējām uztaisīt komandu. Mums paprasīja dubulto maksu. Būt mēs samaksāšu un viena komanda. Ja paprasīja vēl maksāt 50 vai cik tas? Kas paprasīja? Tur labi, kur atpakaļ, ja tev būs viena komanda. Nē, jā, bet tad sanāktu kopā gada beigās nekā viena komanda. Ko tu tur tad viena? Nē, jā, bet neviens jau gada sākumā nezinu, cik būs komanda. Tieši tā, vienkārši ir jāpiesakās ar aktīvu sākumā. Tad ir izvērtējums, kad ir 3, tad var sākt kaut ko veidot tālāk.
vienkārši varētu kaut kā, ja ir komanda, tad ir 3 cilvēki un varētu kaut kā dalīt uz 3, kaut kā tā varētu kopā, piemēram, nākot, kad paredzās posmi jau Liepājā, svaņot Igaunijā, kur komandai braukt, kas dalībniekiem varbūt ir izdevīgāk apvienoties, vairāk čupiņa, komanda. Tikai, jūs paši ziņā. Pagaidām latviešu pūtrums un skaudījums, nekad tas arī nenotiks. Jā, bet mēs tikā neatceram to variantu, kad ir vienkārši jāieraksta, kad ir pieteikums.